Līdz ar vīzijām par Salaspils vizuālo tēlu tuvāko gadu laikā pie telts sienām piestiprināti jaunāko novadnieku zīmējumi. Alise, Līga un Anita vēlas redzēt Salaspils sakoptu un skaistu, pabeigtu baznīcu un daudz skaistu māju. Dziedās burvīgas divas dziesmas! Salaspils nodas svētkos savu vietu atradus Nodu pašvaldības attīstības nodaļa, kas ne tikai rāda darbus, bet aptaujā iedzīvotājs par vēlamo un nepieciešamo. Doma, kāpēc mēs izvēlējāmies būt šeit, ir tā, ka nevienmēr cilvēki aiziet uz domu, nevienmēr viņi grib piedalīties kaut kādās sabiedriskajās apspriešanās. Mēs izdomājam, iziesim pie cilvēkiem, šeit viņi būs. Nu, un visiem, kam ir interese, tad arī ir iespēja aprunāties, iepazīties un bērniem uzzīmēt savu vīziju, kā viņi redz nākotnes Salaspili. Pilsētas attīstības plānotāji novērojuši, ka arī svētku laikā iedzīvotāji visvairāk interesēs par lielajiem attīstības plāniem un vēlas noskaidrot par ielu un ceļu rekonstrukciju. Kā es redzu, 11 gadu laikā Salaspils ir attīstījusies? Jā. Kas, piemēram, ir uzlabojies? Infrastruktūra, tāda ceļu un tādas lietas, un arī tā komunikācija ar tautu, teiksim tā. Tas tāds pozitīvais. Ko jūs svētkos novēlētu savai pilsētai? Pilnveidoties patiesībā un populārus salaspiliešus. Ļoti labi. Patīk. Kas ir tas, kas piemīt salaspiliešiem? Salaspili, pašiem cilvēkiem tā, bet viss apkārt ir daba, viss ir foršs, tās nav tā kā, kas kādreiz Rīgā dzīvoja. Bet labāk patīk. Ko jūs novēlētu savai pilsētai? Lai attīstās vēl labāk. Svētki Salaspils pagalmā notiek jau 5. gadu. Tradicionāli maija beigās savu veikumu svētku dalībniekiem rāda vietējo deju kolektīvu un ansambļi, ciemiņi un draugi. Šogad svētki ieskandināja pilsētas kluso centru un visticamāk uz palikšanu. Vispār vieta šī te ir kā tradīcija jau 3. gadu. Mēs iesākām te vienu gadu izmēģinājām ar gada tirdziņu un tādu koncertu kopā un tiešām visiem ļoti iepatikās un mēs jau tā, var teikt, tradicionāli šī vieta mums ir palikusi, bet tas jaunums ir tas, kad arī vakara daļa būs šeit, jo līdz šim mēs esam mēģinājuši dažādas vietas. Tas ir botāniskais dārs, tad ir bijis jaunajā Salaspils stadionā, pagājušajā gadu jubilejas gadā mums bija Salaspils pludmalē. Svarīgi dzīvot Salaspilī? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir jautri. Jā. Kas ir īpaši Salaspilī? Viss. Forši pilsētas svētki. Jā. Nelielais attālums no Rīgas uz svētkiem atvilinājis tirgotājs no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Pirmā reize esat šeit, jā? Tirdziņā, jā. Kāda ir iespēja par Salaspili un svētkiem šeit? Jā, ļoti jauki. Man liekas, viss ir tik kompakti un saorganizēts un mūzika spēlē lietas arī nelīdz, paldies Dieviem, tā ka prieks. Kā ir ar apmeklētājiem? Kādi viņi ir salaspilieši? Es domāju, ļoti atsaucīgi, jo, vērojot pircējus, tad mēs esam ļoti apmierināti ar šo ierašanos un domājam arī citreiz apmeklēsim. Gardumi, atrakcijas, basketbols jauniešiem, dziesmas un dejas mākslas mīļotājiem. Ik viens iedzīvotājs svētkos varēja atrast sevi interesantu nodarbi. Lai ilgs mūžs ir Salaspilim un jaunie daudz, lai nebrauktu prom, lai viņai laba dzīve. Ko es novēlētu varbūt pilsētai? Būt vēl sakoptākai un pilsētai tā tik turēt. Kultūra ir. Atpūtas iespējas vairāk jauniešiem, tad jau viss būs kārtībā. Salaspils nodas svētki nozīmē arī pavasara beigas un nepilnu mēnesi līdz vasaras saulgriežiem. 23. jūnijā kopīga Jāņu svinēšana ugunskura gaismā notiks Salaspils pludmalē. Laura Liepiņa, Zanta Tereško, Ogres televīzija.